Latgales centrālā bibliotēka ir mūsdienīga kultūras, izglītības un informācijas iestāde ar bagātu vēsturi. Pirmā bibliotēka Daugavpilī tika atvērta 1859. gadā. Tās īpašnieks bija grāmatu tirgotājs Jakubs Padežins. Šī bibliotēka darbojās vairāk nekā 80 gadus, un 1888. gadā tika atzīta ne tikai par Daugavpils, bet arī par visas Vitebskas guberņas lielāko bibliotēku. Latgales centrālās bibliotēkas fondā joprojām ir saglabājušās dažas grāmatas no Padežina bibliotēkas. Gadiem ejot, viena bibliotēka vairs nevarēja apkalpot visus lasītājus, tāpēc drīz vien pilsētā tika atvērtas vēl 3 jaunas bibliotēkas. Tādējādi 1881. gadā Daugavpilī darbojās jau 4 bibliotēkas. Visās jaunatvērtajās bibliotēkās grāmatas un žurnāli tika izsniegti par maksu. 1904. gadā pēc pilsētas iedzīvotāju lūguma Daugavpilī tika atvērta pirmā bezmaksas publiskā lasītava. Bibliotēka atradās Oficieru ielā, šodien tā ir Lāčplēša iela, netālu no tagadējās valsts ģimnāzijas. Bibliotēkas pilsētā kļuva arvien populārākas. Pieauga to apmeklētāju skaits, un dažu gadu laikā tika atvērtas vairākas privātās un dažādu biedrību bibliotēkas. To vidū bija Skolotāju savienības bibliotēka, Latviešu biedrības bibliotēka un Dzelzceļnieku biedrības bibliotēka. 1937. gadā Latviešu biedrības bibliotēka tika apvienota ar Skolotāju savienības bibliotēku, izveidojot pilsētas bibliotēku. Šis gads ir tagadējās Latgales centrālās bibliotēkas vēsturiskās sākotnes gads. 1938. gadā jaunizveidotā bibliotēka savā īpašumā ieguva plašas telpas jaunas celtajā Vienības namā. Pēc dažiem gadiem sākās Otrais pasaules karš, un 1941. gadā Latvijas teritorijā ienāca vācu karaspēks. Otrā pasaules kara pirmo dienu kaujās cieta arī pilsētas bibliotēka. Vienības namā trāpīja mīna un tika izpostīta tieši tā ēkas daļa, kurā atradās bibliotēka. Līdz ar to sadega arī viss bibliotēkas grāmatu krājums. Tas ir apmēram 40 000 sējumu. Uzreiz pēc šī notikuma sākās darbs pie grāmatu krājuma atjaunošanas. Preses izdevumi publicēja aicinājumu ziedot grāmatas bibliotēkai. Uz aicinājumu atsaucās daudz cilvēku ne tikai Daugavpilī, bet arī visā Latgalē. Iedzīvotāju aktivitāte bija ļoti liela. Pēc ugunsgrēka bija saglabājušās tikai 655 grāmatas. Tām pievienoja no pamestajiem dzīvokļiem savāktos un saziedotos izdevumus. Darbs ritēja necerēti raiti, un 1942. gadā bibliotēkā bija jau 22 000 grāmatu. 1944. gadā, pametot Daugavpili, vācu karaspēks nolēma paņemt līdzi atjaunoto bibliotēkas krājumu, kurā bija ap 30 000 sējumu. Apņēmīgā bibliotēkas vadītāja Jāņa Tāles rīcības rezultātā, piekukuļojot dzelzceļa stacijas priekšnieku, uz grāmatu vagona tika uzrakstīta Talsu adrese. Tādējādi daļa no Daugavpils bibliotēkas grāmatām tika izglābta un netika izvesta no Latvijas. Gadiem ritot, Daugavpils pilsētas bibliotēka vairāk kārt mainīja savu statusu un nosaukumu. Savu tagadējo nosaukumu Latgales centrālā bibliotēka ieguva 1993. gadā. Laikā no 2007. līdz 2009. gadam tika īstenots Latgales centrālās bibliotēkas telpu rekonstrukcijas un paplašināšanas projekts, kura rezultātā bibliotēka ieguva plašas, ērtas un mūsdienīgas telpas. Bibliotēkas interjers ir izstrādāts pēc iespējas precīzāk saglabājot sākotnējo arhitektonisko risinājumu. Apskatē ir atvērti kasešu griesti un atjaunots kolonnu panelējums. Publiskā bibliotēka ir ļoti piemērota funkcija Vienības namam, jo dod iespēju atjaunotās telpas apskatīt ikvienam pilsētas iedzīvotājiem un viesim. Kāpņu telpā ir ierīkots lifts,
kas nodrošina iespēju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām izmantot bibliotēkas pakalpojumus un manāmi atvieglo bibliotēkas apmeklējumu māmiņām ar bērniem un vecāka gada gājuma cilvēkiem. Šobrīd bibliotēka atrodas 4 vienības nama stāvos. Pirmajā stāvā darbojas komplektēšanas un apstrādes nodaļa, kas strādā pie krājuma uzturēšanas, jaunākās literatūras iegādes un savu laiku nokalpojušo izdevumu norakstīšanas. Šeit tiek apstrādāti bibliotēkas jaunieguvumi, sagatavojot tos izlikšanai plauktos un ievietojot bibliotēkas elektroniskajā katalogā. Otrajā stāvā atrodas abonements un lasītava. Abas lietotāju apkalpošanas zāles ir savstarpēji savienotas, ļaujot lasītājiem maksimāli ērti pārvietoties pa bibliotēkas telpām un izmantot piedāvātos pakalpojumus. Bibliotēkas abonements piedāvā iespēju bez maksas izņemt grāmatas lasīšanai uz mājām. Tie lasītāji, kas veselības problēmu dēļ nespēja paši atnākt uz bibliotēku, var pieteikt tā saucamo mājas abonementa pakalpojumu un reizi mēnesī saņemt pieprasīto literatūru savā dzīvesvietā. Abonements regulāri piedāvā lasītājiem tematiskās literatūras izstādes, kas ir veltītas dažādām personībām, tā skaitā ievērojumiem autoriem. Šīs izstādes papildina bibliotēkas vizuālo noformējumu, kā arī informē lasītājus par noteiktiem bibliotēkas krājuma elementiem. Lasītava piedāvā plašu pieprasītākās daļliteratūras, uzziņu literatūras un nozaru literatūras klāstu. Te var atrast vārnīcas, enciklopēdijas, izdevumus par filozofiju, psiholoģiju, reliģiju, medicīnu, sabiedriskajām zinātnēm, mākslu, sportu, tehniskajām zinātnēm un dabas zinātnēm. Lasītājiem ir pieejamas daudzveidīgas literatūras izstādes par svētku un atceres dienām un ievērojamām personībām. Bez tam lasītavā ikvienam bibliotēkas lietotājiem ir iespēja bez maksas lietot datorus ar mūsdienīgu programmu nodrošinājumu un interneta pieslēgumu, lietot bezvadu internetu, kā arī saņemt uzziņas un konsultācijas par dažādiem jautājumiem. Bibliotēkas lasītavā ir pieejams plašs novadpētniecības materiālu klāsts. Tematiskajās mapēs ir apkopoti materiāli par pilsētu, pilsētas dzīves interesantākajiem un nozīmīgākajiem notikumiem, ievērojamām personībām un tā tālāk. Bibliotēkā ir arī periodikas lasītava ar plašu laikrakstu un žurnālu piedāvājumu un vairākām datorizētām darba vietām. Šeit ikvienam ir iespēja lasīt jaunākos nacionālās un reģionālās preses izdevumus, bez maksas lietot datoru ar interneta pieslēgumu, kā arī izmantot bibliotēkas veidotās un abonētās datubāzes. Arī šajā zālē ir pieejams bezmaksas bezvadu internets, ko ik viens lietotājs var izmantot savā personiskajā mobilajā ierīcē, tālrunī, klēpdatorā vai planšetdatorā. Latgales centrālajā bibliotēkā darbojas arī ASV informācijas centrs, kas piedāvā plašu daļliteratūras, nozaru literatūras un uzziņu literatūras klāstu angļu valodā. Romānus, stāstu krājumus, vārnīcas, enciklopēdijas, mācību līdzekļus, kā arī bērnu literatūru. Centra krājumā ir arī plaša multimēdiju kolekcija, mūzikas ieraksti CD disku formātā, filmu klasika un jaunākie kinodarbi DVD formātā. Centram ir izveidojusies stabila sadarbība ar ASV vēstniecību, Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldi un Daugavpils universitāti. Sadarbībā ar saviem partneriem centrs rīko dažādus informatīvus, izglītojošus un izklaidējošus pasākumus skolēniem un studentiem, lekcijas, konkursus, viktorīnas, ekskursijas un tā tālāk. Tiek sniegtas arī grupu un individuālās konsultācijas par studiju iespējām ASV. Pašlaik Latgales centrālās bibliotēkas pakļautībā atrodas arī 6 filiāles, kas ir izvietotas dažādos pilsētas mikrorajonos. Viena no tām ir bibliotēka bērniem.
Pārējās bibliotēkās ir izveidotas gan pieaugušo, gan bērnu apkalpošanas nodaļas. Latgales centrālā bibliotēka un tās filiāles apkalpo vairāk nekā 15,000 lietotāju. Latgales centrālās bibliotēkas un tās filiāļu kopkrājumā ir vairāk par 200,000 eksemplāru. Bibliotēka piedāvā plašu pasākumu klāstu dažādām interešu un vecuma grupām. Pie mums regulāri notiek literāri tematiski pasākumi, tikšanās ar autoriem un citām radošām personībām. Bibliotēkā pastāvīgi notiek arī mākslas darbu un fotogrāfiju izstādes, kā arī mūsu lasītāju radošo darbu izstādes. Ik gadu bibliotēka rīko pasākumus dažādu valsts mēroga akciju ietveros, piemēram, bērnu, jauniešu un vecāku žūrija, bibliotēku nedēļa, karjeras nedēļa, e-prasmju nedēļa, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa un tā tālāk. Seniori bibliotēkā bez maksas var apgūt angļu valodas pamatus un datorlietošanas prasmes. Nodarbības notiek no rīta vai pēcpusdienās 2 līdz 3 reizes nedēļā. Šis pakalpojums tiek piedāvāts jau vairākus gadus pēc kārtas un kļūst aizvien pieprasītāks. Kursus vada bibliotēkas automatizācijas nodaļas darbinieki un ASV informācijas centra vadītāji. Bez tam bibliotēka piedāvā arī angļu sarunvalodas klubiņa nodarbības, kurās var piedalīties ik viens. Šīs nodarbības notiek sestdienās un pulcē dažāda vecuma interesentus. Dižais latviešu tautas dzejnieks Rainis ir teicis: pastāvēs, kas pārvērtīsies. Latgales centrālā bibliotēka iet kopsolī ar laiku, lai turpinātu dāvāt saviem lasītājiem vērtīgu un bagātīgu kultūras un izglītības pieredzi. Nāc uz Latgales centrālo bibliotēku, kļūsti par mūsu lietotāju un izmanto bibliotēkā pieejamās iespējas. Mēs gaidām tevi!